Iesākam šo sestdienu Optibet hokeja līgā ar noslēdzošo savstarpējo cīņu regulārajā sezonā starp hokeja komandu Prizma un Viļņas hokeja Pankiem. Prizmai pagaidām nav sanācis īsti paņemt iniciatīvu savās rokās. Redzam, ka vairāk, protams, uzbruk Prizma un tagad perspektīvas uzbrukums, un kā tur Kaimiņš netrāpīja jau tukšos vārtos, visu šķiet, ka izkārtoja tur savam partnerim ar šo piespēli garu vārtiem. Haralds Strombergs, jāsaka, viena no tādām spilgtākajām spēlēm šajā sezonā, tieši tāds vairāk play-off maniera aizdīts hokejs tika, bet tagad laikam labākā iespēja šodienas spēlē atklāt rezultātu, tomēr Viļņas Panki to neizmanto. Gan Prizma to redzējām, ka tika līdz vairākiem metieniem pretnieku vārtiem, un tagad uzbrukums 2-1. Brahmanis piespēle uz tālo stabu un Elvis Kaimiņš ieraida ripu vārtos, labi turējās Viļņas komanda aizsardzībā pirmajā trešdaļā. Tagad apsīts Riekstiem, arī šoreiz nepat veiksmīgākā epizode Riekstiņam. Es nācu tur tālāk palīdzēt sāsnāt šo uzbrukumu, un tagad Miljonas un Lebeģevas atpakaļ, un ripa nav vārtos, iznieko tagad iespēju Panks, un var tagad arī diezgan rupi par to tikt sodīt. Ripa ir vārtos, izcils pretuzbrukums 2-1. Prizmai un Haralds Strombergs dubulto savas komandas pārsvaru. Tur Vārtsargs. Tālāk Širokovs un Baltrunas izcili norēģiem. Tālāk Miķelis Rēdlīgs. Jāmēģina tagad Prizmai palielināt vēl šis te pārsvars, lai var mierīgi spēli līdz galam, un to arī tagad izdara Miķelis Rēdlīgs. Tagad mēģina Prizmu uzbrukumu ievadīt. Kļūdās Spilva, un tālāk Dvons izcili. Vienā pieskārienā raida ripu devītniekā, un vārtu starpība tiek samazināta. Miķelis Rēdlīgs. Un te kā ripa nenonāca vārtos, būs jāskatās atkārtojumā, bet izkārtoja tagad izcili iespēju Miķelis Edijam Brahmanim. Izcila epizode šoreiz lietuviešu Vārtsargam. Apsīšu metiens spēcīgs, nav ripa nofiksēta, izslīd arī kaut kur cauri ekipējumam, kur tur ir ripa, nevar saprast, un galu galā klubdami krizdami, bet nosargā savus vārtus viesi. Jautrs moments tagad pie Baltrunas vārtiem, tālāk Petrovs. Šeit redzam arī, ka nekur neatkāpjās Prizma, un vēlreiz Baltrunas zīlēm šoreiz izgājiens. Izgājiens. Tikmēr uzbrukumā Prizma un Riekstiņš netrāpa vēlreiz Baltrunas. Un tālāk atkal Baltrunas. Šodien, un te būs 2 minūtes. Te būs 2 minūtes, tagad tikai jāsaprot, kuram. Visticamāk jau hokeja Panks spēlētājiem, bet vēlāk Millers un Apfelbāms tiek noraidīts. Savukārt 3., 4., 5. un 6. komanda cīnīsies ceturtdaļfinālā. Elvis Kaimiņš, vārti numur 2. Viņa izpildījumā atkal pretuzbrukums, un Prizma ļoti plašu soli tagad izdara pretī 2 punktiem. Hokeja skolē Rīga vēl atlikušas 2 savstarpējās spēles, kur arī kauni jāsaka, ka var, Un tikmēr Lavrovs ilgi neļauj atkal 3 vārtu pārsvaru izbaudīt, un šoreiz pārsteidz ar metienu no ļoti asa leņķa Jāni Auziņa. Vēl jāmēģina kaut kā šī spēle glābt, izraut uzvaru. Redzēsim, tagad Ragas, laba pozīcija, arī patlats vārtu priekšā, Nīmanis samazina vārtu starpību līdz minimumam, un intriga palielinās ar vien vairāk. Bet tagad tiešām varētu būt diezgan saspringts spēles noslēgums. Riekstiņš! Tālāk vēl ir hokeja Panks vienībai iespēja jo spēli izglāb Brahmanis, tukši vārti, Edijs Brahmanis, ripa ir vārtos, un Prizma izcīna 2 punktus. Ļoti nervozā spēlē. Šeit vārtu priekšā diezgan liels hauss.
metiens tālāk un... Jā, nu tik vienkārši padoties nekādīgi negrib Viļņas Panki. Un iespējams 12 sekundēs vēl var mēģināt kaut ko izdomāt. Tomēr brīnums nesanāca Hokeja Pankas vienībai, bet 4. no 4 spēlēm šajā sezonā Hokeja Pankas pakutina Narvas Prizmai.